salikuši šitos dēļus, ja? Bet par cik viņi te tādi gari un baigi traucē. Laikam mēs te augšā saliksim viņus. Re, kur mēs te uzzīmējām. Šī tāds rakstiņš būs, var redzēt tā. Var laikam. Nu, aptuveni šitā būs. Tik tā paskatīties, lai kā izskatās. Tur ir 8 reizes 48 no spicumiņiem. Tā. Viens dēlīts. Jā, tas nozīmē, pa kādu 2 metru var šitos zāģēt, lai no 2 metriem sanāk 4 gabaliņi. Un tad mēs tur smuki sakrāmēsim augšā. Tur. Tad vēl man ir, lai viņi žūtu labāk, šitāds aparāts. Tas ir mitrumsavācējs. Un, jā, vēl gribēju parādīt. Tā, super mitrummērītājs. Tā, uzgriezīsim te bišķi mazāk. Nu, ir jābūt grīdas šitiem te kaut kur ap 8 vai 10. Mums rāda 13 šitam. Šitam rāda 15. Tā. 15, nu kaut kur bija, man liekas, 20 arī. Te ārējās malas kaut kur šitam vispār 11. Vakar vairāk jau rādīja. Šodien jau diezgan mazāk. Tas laikam labi ir. Tad ir 13. Nu, kaut kur tā, 11. Vajadzētu 10 dabūt, tad būtu, vai 10, tad būtu diezgan ok. Labi ir, zāģējam un krāmējam augšā. Nu, tā izskatās šupiņa, lai te augšā viņi žāvējās, uzliksim nevis uz 50, 87% rādās. Tas ir baigi daudz. Varbūt arī viņš te kritīsies tūlītās. Tā, uzslēgsim uz 40, man liekas, būtu pagaidām labi. Te jau redzēs, kas tur, kā tur izvērtīsies. Jā, rītā, tur tāda tvertnīte ir. Rītā paņemsi, pastīsies, cik tur daudz ūdens ir. Lai viņš te šancē visu nakti. Nezinu, tā, ka viņš sasniegs te 40%, viņš izslēgsies un kaut kā tā. Pagaidām būs labi. Nu, ko, mīļie mani draugi? Kāds laiciņš pagājis, diezgan ilgs, kāds mēnesīts laikam. Pēdējo reizi, man liekas, vispār lapu vēl nebija. Kokiem saplaukušas. Bet, nu jā, tā, ko mēs te sākām darīt šodien? Mēs te sākām bišķiņ garumot šitos te. Viņi man te pažūši ir, ja. Bišķiņ kāds procentiņš tur nokrities, es domāju, viņi sausāk nebūs tur kaut kā 12–14%. Šī tie augšā, man liekas, vēl vairāk izkaltuši. Tur var sākt kaut ko arī garumot. Nu, redz, šitie te ir garie. Te, principā, es ceru, ka varēs šitādus te, nu, vaigu vienu. Šitiem te viens vaigs būs no oša. Un tad no šitiem, no egles, būs tas, kas pie sienas. To neredzēs. Tāpēc no egles to mēs taisīsim. Un es gribu vienā laidienā, lai sanāk. Man kaut kā 4 metri 30 centimetri aptuveni. Viens vaigs būs garumā. Tad es te mēģinu izlasīt šitais smuks tāds bez zariem. Un tad rekur vēl man čupa un vēl kaut kādus 3 laikam vai 4 vajadzētu, lai točni sanāktu. Jā, un pārējos galus, ko es griežu ārā, te kaut kādiem zariem, rekur. Šitādiem zariem es īsinu, un tad pēc tam uz pusi laikam vajadzēs zāģēt tā čikts. Un tad grīdas dēlīts sanāks viens. Rekur atvedām mēs te šito. Tad es tur pamēģināju. Tad varēs noņemt skaidu, kā saka. Jā, vēl neesmu evelējis īsti. Kaut ko tur bišķi pamēģināju, bet tā, neesmu pieķēries kārtīgi. Tā, nu jā, kaut kā tā. Šodien varētu šitos
sagarimot, lai bišķi vietu arī te būtu, kur staigāt. Grīdai es ņēmu kaut kādu 60 cm garumā. Reku zāri tādi, te sanāk kaut kāds dēlīts tikai. Tad pakāpieniem, pakāpieni ir metru garumā, būs 90 cm, bet es zāģēju metru, lai tur var vēl nozāģēt galus, ja bišķi saplēsā. It kā normāli, bet citos ir diezgan daudz zaru. Tāpēc mēģinu pēc iespējas efektīvāk izmantot visu, kas ir. Sālēs no dēlīšos grīdas. Tā. Nu. Kaut kādiem, nezinu. Nu, viens pakāpiens varētu būt, kad trīs detaļas jānoievalē. Šitās maliņas, pēc tam jāsalīmē kopā. Nu, te ir kādiem 1, 2, 3, 4, 5. Kādiem 7 pakāpieniem. Iespējams, jā, kaut kur tā. Tad ir malka, tad ir tie un šitie. Pagaidām laikam pietiksies. Mums ir vēl žūst, laikam jāaiziet jāparāda jums. Tos baļķus, kurus sazāģēja un kuri žāvējās tur ārā. Jā, reku par to mēnesi brīvdienām vecākiem palīdzēju šitos samizot. Un. Tad reku, kur mums ir šitie. Te ir grīdai vēl. Salīgi, nekur ir. Tur izrādās, es tur pārskaitīju 8 kaut kādu pakāpienu varētu būt, un tad jau te pilnīgi pietiksies. Tā. Nu, šitā moši kādu virsmu varētu virtuvei uztaisīt arī, es nezinu, vai man te sanāks vai nesanāks, tad tur varētu būt garāk tie dēļi. Vienīgais, jā, būtu garāk, tad varētu vienā laidienā, varbūt vajadzēs stiķēt garumā tur. Tā kā tā, viņi te žūst jau, nu, pāris nedēļas. Kāds 2 ir pāris. Jā, nu, gan jau vēl kāds 3 mēnešus vajadzētu, es nezinu, mēbelēm jau vairāk. Tad vajadzēs nest iekšā, varbūt, lai pa ziemu pažūst. Nezinu, tā jau redzēs. Jā, kur es saliku. Tāds, kā es viņus lieku, parādīšu, kā es viņus lieku, tos dēļus. Es mēģinu tā, lai, te ir gaišie tā kā, un te ir tumšāki. Mēģinu tā salikt, lai nav, pieņemsim, gaišā maliņa, ja, ar tumšo malu. Tad to līmu šuvu redzēs baigi. Tāpēc rekur te ir maliņa tumšāka, tāda. Mēs liksim te tā. Nu, te es 3 saliku, vēl te ir pāris jāsaliek. Šitais varbūt īsti nederēs laikam, te kaut kādu gaišāku vajag. Lai baigi nelec ārā tā līmes šovē.
Nu, galvenieki, piedodiet bišķi, ja kāds skatās. Gan jau, ka visi zina, ka šitā nedrīkst līmēt. Šitām vajadzēja būt uz turieni. Viņš tā bišķiņ būs tendence liekties viņam šitā. Jā, sorry. Ir, cik mums ir? 12. 12, 10. Pēc 2 stundām jāņem ārā. Tikko atcerējos, ka vajag arī pretpakāpienus uztaisīt. Nu, rekur pieņemsim, kas pretpakāpiens. Te ir viens, te ir otrs pakāpiens, ja, šitā. Un te, lai nespīd cauri, šitan aiztaisīsim ciet ar pretpakāpienu. Viņš nāk šitā priekšā. Un šitais būs droši vien 18 mm biezumā. Un, es nezinu, laikam jāņem būs no tiem materiāliem, kas man te žūst šitajā augšiņā, ko mēs salikām tur šitie te augšiņā. Smuki sažūši būs vēl vairāk. Laikam no tiem jāņem un arī tur kaut kādas 13 gabalas laikam vajadzēs. Kaut kur uz metru pagaidām sagatavs jāuztais. Tāpēc, laikam te jāievēlē būs tagad tie, kur es te sataisīju šitos. Te jau stāvu rindā gaida sagatavot. Tur laikam būs jātaisa tā, kad te nāks tā taisnā daļa. Un te, kur ies augšā, te, sanāk, ja te tā vienkārši iet, tad bišķiņ durās galva iekšā šitien. Es negribu katru reizi liekties, tāpēc jātais, man liekas, pēdējos 2 vai 3 pakāpienus bišķiņ tā kā platākus, lai sanāk var uz sāniņu iet. Nu, tā grūti izstāstīt, bet, un tad arī te varēs tā bišķiņ to stūri nogriezt, tā kā, un tad arī te būs augstāks, un tad nebūs katru reizi galvu jāliec, kad tur iet jālien iekšā, kā saka. Bet, tur, man liekas, jāuztais tie vaigi jāuzliek, un tad jāsaprot, cik garu vajag tur tos pēdējos 2, pāri, kas iet tā kā bišķiņ. Tāda būs mahinācija jāuztais, man liekas. Jā. Būtu jau labi, ja kāds man uzrasētu tur to visu pasākumu, bet es tur varētu pats, bet es neesmu tajā autokadā un visos šitajos es tur bišķi kaut ko māku, bet nav laika man tur čakarēties, tāpēc vienkārši dzīvē, man liekas, ka jābūt dzīvē. Un pēc fakta tas viss tur jāķer. Jā, un kā zināt, visus tur tos attālums, kāpnēm un tā tālāk. Kur es atradu vienu mājaslapu, te sarakstu visu iekšā, tur tos vēlamos skaitu pakāpienu vai tur, tos izmērus tur. Un tad tev tur izmet ārā, ja tu gribi kaut ko pamainīt, tad kur te ir šiten var uz kā tu tur kāp virsū pakāpiens, tas izmērs un tad tur augstums, un tad viņš tur sarēķina visu automātiski. Kur viss tur saliek, pēc tam tikai atmēr un izāģē ārā šī tāda. Un viens vaigs, otrs vaigs un
principā, jā, gatavs. Visi izmēri ir. Ja gribās margas, arī var tur salikt, cik vajag, no kāda platuma un cik vajag un kādas atstarpes un tā tālāk. Tā kā labi feature šitā, nebūs tur pašam jādomā baigi. Viss biezums pretpakāpieniem, kur arī viss var tur. Jā, 18 man te ir biezumā kaut kur norādīts, kur. Tā kā, jā, nu, pēc šitā arī jāvadās laikam mums. Jā, nu, kaut kas šodien ir izdarīts. Kur vēl paspēju šitos pretpakāpienus veselu čupu saievelēt. Tā, tur ir, man liekas, 12 gabali. Tie ir visi, kas vajadzīgi. Un cik mums te ir? 7. Kur līmējās. Domāju, šodien vēl varētu kādu vienu iespiest. Jā, un rītā tad pēdējo pagaidām tad tur tos 2 garākus vajadzēs vienu. Bišķiņ garāku un otru vēl bišķiņ garāku. Tā kā, jā, šodien laikam palikšu te padās. Un māju uz riteņiem ir līdzi. Un laikam jāaiziet nopeldēties. Jāatklāj sezonu, jāapstās. Es jau tāds skeptisks esmu, to ūdens temperatūru, bet, nu, redzēsim. Višķiņ jānoskalojas. Mazajā dīķī nekāda vaina. Normāls ūdens. Silts. Nu, rītā jāmēģina tu plānē salīmēt pretpakāpieni. Tad jau līdz rītiniekam. Čau. Šīs dieniņas uzdevums laikam būtu viens no uzdevumiem. Būtu sazāģēt šitos uz pusēm, kā mēs te runājām. Kur es uzliku šito superzāģi. Un pagaidām izskatās, ka ar 2 zāģējieniem, no viena no augšas, viena no apakšas. Šitais šķība bišķiņi, bet to atplēsīsim vaļā. Sanāk, man liekas, diezgan ok. Galvenais bišķiņi pazāģēt un dot tam zāģītim atpūsties, lai nenokurinātu to motorīti. Bet jā, šitā te mēs pārzāģēsim, pēc tam varētu noevalēt. Aptuveni tajā biezumā, cik vajadzīgs, kaut kādi tur 18 mm varētu, man liekas. Tie grīdas dēlīši parkets. Jā, davai. Tā, nu viena atziņa man ir, šito saevalējot, būs laikam tas skaidri nosūcējs jāšķiļ dziesmā. Jo, rekur, šito, pirms tam, ka evalēja bija ok, bet tagad caur biezumiem, kad laiž, rekur, es nezinu, vai tā var redzēt, viņš saspiež iekšā tās skaidrs, tādas buktas visur ir.
un tāpēc laikam vajadzēs, un tur jāpasūta tie maisi. Arī nebūs tā jāčakarējās, kur tur viss tā daudz ar skaidām. Nu jā, un kur ir, es te saliku to paraudziņu, kā te varētu izskatīties aptuveni. Te vēl gan reizē ir tā maliņa, lai viņi saslēdzās kopā viens ar otru. Tā, bet nu aptuveni tā, tur šitā varētu izskatīties bišķiņ šaurāk un vēl gali jāapzaģē tur tie otri. Šitie gan jau, ka jāmet ārā ar plaisām. Nu, tas tā ieskatiņam, testiņam. Jā, nu, laikam jāvācās nost, kamēr es te savākšu vēl. Jā.